lidostas uz lielākajām Latvijas pilsētām nokļūt var bez problēmām. Autobusi pat kursē vairākas reizes dienā, bet, ja dzīvo attālāk no ciemata, var nākties dienā mērot vairākus kilometrus ar kājām vai meklēt kādu citu pārvietošanās līdzekli. Tādās vietās noder mopēdi cilvēkiem, jo tur jau arī nav tās darbvietas tik daudz. Tur algas ir tādas, kādas viņas ir un izvēlās, tā kā priekš laukiem. Liena dzīvo aptuveni 6 km no Ērgļiem. Autobus no rītiem īsi pirms 8 ir pieturā pie viņas mājas, bet, lai nokļūtu atpakaļ mājās, Ērgļos nākas pavadīt tāpat vien kādas nieka 7 stundas, jo citu iespēju vienkārši nav. Tad Liene, lai nebūtu jāgaida autobusus, katru dienu šo ceļu mēro kājām. No tiem Ērgļiem, ja es, teiksim, kaut kādiem 5, kaut kāds minūtes 5 pār, kaut kāds tur esmu Ērgļos, un tad man jānāk, tik tiešām ar kājām, tad nav ne 6, ne 7 tie autobusi nav. Jo 4 ir tas pēdējais, tad man jānāk kājām, grib, negrib. Tepat netālu sastopam Gunti, kurš jau sen atmetis ar roku sabiedriskā transporta kustības sarakstam un atradis daudz uzticamāku alternatīvu – velosipēdu. Tā kā senos laikos izgudroja ratu, tā ritenis ir nākamais pēc rata labākais izgudrojums. Velosipēdam katru dienu nav jālai degviela, nav jāmaksā par nobraukto maršrutu un par retam tagad pavasarī jāveic maza tehniskā apkope. Ja ir ļoti labas dzelzes, tad jau neko daudz viņam nevajag pieskatīt. Tikai, ja kaut kas sāk tur čīkstēt vai kaut kas, tad jau vajag paskatīties. Bet, riepas, protams, jāpiepumpē, kā saka, vasaras gaisa, jāiepumpē iekšā. Guntim nav starpības ziema vai vasara, velosipēds esot pats uzticamākais pārvietošanās līdzeklis. Kāda vaina? Tas ir vienkārši kaut kāds tāds, ir pieņemts, ka ziemā un vēl velosipēdiem nebraukāt, bet nav nekas traks, ceļš, ja lielāks tāds sals kaut kur, jau virs -10. Tad tā kā pa asfaltu. Tās ir muļķības, ka tur slīd kaut kas un tā. Ir jau vairāk jāuzmanās. Bet, tas ir sportiskāk. Tepat pie Itālijām dzīvo kundzes Aina un Elza, kuras Ērgļos nav bijušas jau vairākus gadus. Ko tam mēs varam? No rīta 8 aizbraucam un tā vakarā pēc 4 mēs tiekam tikai mājās. Tad, kad skolniekiem ir brīvlaiks, tad vispār tas autobus tikai no rītiem aiziet. Mums jau tie 6-7 kilometri līdz Ērgļiem. Mēs jau nekur, mēs vairākus gadus jau nekur nebraucam. Gunts ir pārliecināts, ka pēc gadiem tādi autobusi vairs vispār nebūšot vajadzīgi, jo cilvēki atgriezīšoties pie senām labām un pārbaudītām vērtībām. Tie zirgi būs arī pilsētās būs. Kā kādreiz 19. gadsimtā taču nebija problēmas. Tur ganību dambis bija, kur vakaros tos zirgus aizveda. Bija tās siena bankas, kur viņiem nekādas problēmas nebija. Ričuks, ka nav nekāda vaina. Ričikam arī var kaut kas notikt. Zirgam var vairāk uzticēties. Kamēr zirgi kā transporta līdzekļi vēl nav atgriezušies ne pilsētās, ne arī laukos, atliek vien vēlēt labi ripojošus velosipēdus, labu veselību un jaukus, atsaucīgus kaimiņus kā Itāliju iedzīvotājiem Ērgļu pusē.